šāda akcija par skolām, par Latvijas vai vairāk Rīgas skolām. Šodien pie mums ciemos ir statora pašniece. Nē, direktori. Nu, labi, lūdzu vārds, Aibarugas. Labrīt. Labrīt. Good morning. Good morning. Atbildi. Good morning. Un tur faktiski nobeidz skolu. Tagad es biju jūsu vecumājums tā skolā, tādā kantoras piepilsētā, kas saucās par Filpils. Un bija toreiz skolas, kā viņš saucās, to skolnieku pašpārvaldes, došana būtu pareizi latviski, vadītāja. Un tad aizceļoju atpakaļ uz Kanādu, studēju politiskās zinātnes. Es gribēju kļūt par pirmo divvalodīgo, kas ir angliski un franciski, jo Kanāda ir divvalodu zeme, ārlietu ministri, jo es domāju, ka es kā Kanādas ārlietu ministri varētu ļoti veiksmīgi cīnīties par brīvu un neatkarīgu Latviju. Daudzi desmitiem miljoni ieguldīt Latvijā, dzelžos, termināls, aviācijas, stacijas, kuras jūs zināt. Bet mēs visvairāk naudu ieguldām cilvēkos, jo man ir 900 darbinieki pakļaut, vidējais vecums ir 24, lielākā daļa ir tā kā jums, vai kāds te ir bijis mums pie mums vasarā strādājis? Okay. Tā priekšā ir varbūt ar to daļu. Tātad jūs redziet arī pasauli, kurā es strādāju. Man drusku interesē iepazīt jūs, lai saprastu, kas jūs tādās ir. Ja jūsu šomi nemaksā nodokļus, tas nozīmē, ka jūsu skolotājiem nemaksā algas, tas nozīmē, ka jūsu vecvecākiem nemaksā pensijas. Latvijā degvielas tirgus par 40% joprojām ir pelēks. Tiem no jums, kam ir austrumos, zina to, ka tur piegādā par ļoti lētu cenu degvielu, kur pārved pāri robežai. Tāda, kas blendē degvielu. Jūs ziniet, kas ir visaugstākais potenciāls Latvijā industrijā nākotnē? Kas viņš varētu būt? Kultūra? Jā. Ziniet, kā ar to latvieši ir dīši, ko neviens faktiski tā īsti neizsaka, tā ir animācija. Jo mēs esam ārkārtīgi radoši stipri un, protams, ar animāciju apieties. Tātad tiem no jums, kas patīk zīmēt un darīties, un animācija strādā visādos veidos. Un ar kooperāciju, tirzniecības un rūpniecības kameru un tādas lietas, klienti ir šausmīgi svarīgi un uzņēmēji ir šausmīgi svarīgi. Un tie tik cilvēki, tādi paši kā, teiksim, tu un es. Vai jūs zināt, kas ir ISO? Ir tāda kvalitātes standarta, un viņam ir nosaukums ISO visā pasaulē. Tas nozīmē to, ka nāk no ārpus iekšā un saka, jums ir labs pakalpojums vai nav, un to var pateikt, vai mēs strādājam pēc zināmas sistēmas vai nē. Ir dod, Konfūcija līmenī dod atbildes uz jautājumiem, kas ir ir. Un es esmu 10 gadus pēc kārtas vecīt savā dzimšanas vietā Kalnus, un man vienmēr parādās tāda papīra. Es ļoti interesanti. Tā atbilde ap jums vienmēr būs ļoti daudz naudas. Masīva naudas. Protams, šeit tas operatīvais vārds, kas esmu iemācījusies, ir ap. Jo es esmu tiešām rīkojusies ar milzīgi daudz naudu. Un man nauda nenozīmē iti neko, izņemot tāds sarunu līdzeklis, kā jau teica, nauda ir valoda. Un otrs ir tas, ka, protams, ka tas ir tieši kā pareizi teicu, tas, ka dod to iespēju, tā, ka tev vairāk ienākumu nekā izdevumu, ka tu saprot to, ka tev ir brīvība kustēties un brīvība izvēlēties ļoti daudzās lietās. Un tā bagātība dienas beigās ir jūsu zināšanas un prasmes un zinkāri. Tātad dienas beigās domājiet, mācieties, iedvesmojiet citus līdz cilvēkus un tad uz priekšu. Un tagad, kad man zvana, var tiešām pabeigt, kas ir jūsu īpašā korporatīva sociālā atbildīgā sfēra, tas ir kādā veidā jūs strādājat arī līdz skolniekiem, kas ir rehabilitēti.